Ikšķeles vidusskolas skatuve ir pieredzējusi gan profesionālu mūziķu uzstāšanos, gan skolēnu priekšnesumus, bet šoreiz uz tās kāp cilvēki ar īpašām vajadzībām no 9 dienas centriem un invalīdu biedrībām. Ikšķeles un Ogres pozitīvo cilvēku teātris ārpus robežām sagatavojas fragmentu no izrādes, kas liek aizdomāties, ar ko jāsastopas šiem cilvēkiem, meklējot savu vietu starp mums. Zināmā mērā tā ir filozofija. Tā ir par mums, par šiem cilvēkiem, kad viņi ir citādi, bet viņi ļoti grib mīlēt, būt mīlētiem un dzīvot sabiedrībā. Jā, attieksme, protams, arī sabiedrībām mainās, bet tas nenotiek tik strauji. Protams, ka gribētos, lai tas notiktu ātrāk, bet jebkurās līmeņos sarunājoties, cilvēks saprot, ka mēs invalīdi arī esam tādi paši kā vispārēji, un neviens jau nav pasargāts. Mērot ceļu no Dagdas uz Ikšķeli invalīdu brālībai nemalīcis dejot prieks, izmantot tiekot katru iespēju uzstāties, bet lielākais gandarījums ir tad, ja paveikto atzinīgi novērtē visa apkārtējā sabiedrība. Pirmajā reizē, kad dejoja puisis ar ratiņkrēslos valsts svētkos, Dagdas visi skatītāji, iedzīvotāji un deputāti piecēlās kājās un ar asarām acīs lūkojās šajā dejā. Un tad bija ļoti daudz jautājumi, kāpēc, skatoties šajā dejā, gribās raudāt. Līdzās dalībniekiem no Latvijas festivālā piedalījās arī duets Impuls no Lietuvas. Svetlāna dziedāt sākusi tikpat agri kā runāt, bet pirms 13 gadiem satiksmes negadījums smaidīgo sievieti piesaistīs ratiņkrēslam, tomēr savu sapni viņa nav atmetusi. Я занимаюсь пением, посещаю, у нас есть такой дневной центр. Есть, значит, у нас союз. Es apmeklēju dienas centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un tur ar mums nodarbojas komponista. Viņa mums atdod daļu no savas sirds, un kad cilvēks grib dziedāt un viņam paiet solīti pretīm, redzēsiet, kas no tā iznāk. И вот мы имеем такую возможность общаться с ней, и она дает нам частичку своего сердца. И когда человек тоже хочет петь, и ему идут навстречу, вот увидите сегодня, что из этого получится. Dalībnieku uzstāšanos vēroja arī starptautiska žūrija. Žūrijas uzdevums ir atrast katrā kolektīvā kaut ko labu, skaistu un mudināt nemest linti krūmos, bet turpināt iesākto darbu. Jo bieži vien mēs sastopamies ar tādu kā mazliet sabiedrības noraidījumu, ka priekš kam tas ir vajadzīgs. Tad šis festivāls noteikti parādīs to, ka tas ir vajadzīgs. Režisors un pedagogs no Ukrainas uzskata, ka skatuve ir piemērota visiem, vien uzdevumiem jābūt atbilstošiem katras spējām. Un tādēļ mēs meklējam dažādas formas, kur īpašs aktieris uz skatuves varētu justies labi, lai viņa priekšnesums izraisītu skatītājos nevis žēlumu, bet līdzpārdzīvojumu un emocijas. Tad tā ir māksla. Un nav svarīgi, kurš to rada. Pirmā festivāla skatuve ikvienam ideja radās programmas Džilbjont jauniešiem, turpmāk tā kļūšot par vienu no Ikšķeles novada tradīcijām.